Čau, čau, čau visiem! Šodien es gribētu parunāt gan sev, varbūt arī kādam citam par tādu aktuālu tēmu, kas mani tā kā vairāk satrauc sabiedrībā. Tas ir vīriešu, sieviešu attiecības, varētu teikt, kaut kādas nianses, kaut kādi mani novērojumi, ja, kas varbūt kādam noder un varbūt kādam būs aktuāli. Sāksim ar to, ka vīrietis un sieviete ir pretējie poli, kas visiem skaidri ir zināms, ja, un kuru savienība principā ir kaut kāds svēts, vienots veselums, un tā daļām, es uzskatu, ir jābūt vienlīdz vērtīgām. Sievietē labāk ir attīstīta emocionālā sfēra, bet vīriešiem fiziskā. Sievietē ir trausls ķermenis, bet vīrietim ir vairāk ievainojama dvēsele. Abiem ir jāciena gan tā kā sievietes jūtu noturība, gan vīrieša fiziskais spēks, kā arī jāsargā no iznīcināšanas sievietes fiziskais spēks un vīrieša jūtas. 20. gadsimta beigās ir vāja skeleta periods. Ļoti daudziem cilvēkiem ir problēmas ar kauliem. Šeit es gribētu piebilst, ka problēmas ar skeletu izriet ne tikai skatoties uz vīriešu-sieviešu attiecībām, bet to tā kā ietekmē dažādi faktori, arī tās pašas attiecības ar citiem cilvēkiem, dusmas, naids, visādas vainas izjūtas un tā tālāk un tā joprojām. Visas negatīvās tādas, visi negatīvie pārdzīvojumi, protams, ka ietekmē tādas lietas. Materiālisms ar visa materiālā pielūgsmi ir izrādījusies tāda liela un sāpīga mācību stunda cilvēkiem. Tur visu laiku turpinās tā dzīšanās pēc bagātības, un vīriešos tas rada stresu, bailes. Piemēram, varbūt daudzi vīrieši domā, ja viņš tiks pie bagātības, un tad vēl tā kā tai bagātības čupiņai pa virsmu uzsēdinās sievu, tad es esmu īsts vīrietis. Un tā vīrieši noslēp tās savas dvēseles sāpes dziļi, jo dziļi, un neizrāda tās vairāk. Un viņi principā tā kā nosauc mīlestību citā vārdā. Viņi it kā cenšas padarīt sievu laimīgu, jo viņi taču mīl, tikai bagātības uz zemes visiem nepietiks. Tātad bailes un stresu uzkrājot, tas viss rada jau dusmas, jo vīrietis taču neizrādīs, kas viņam darās iekšā, kā viņš jūtās. Jā, tas citiem vīriešiem tas liekas pazemojoši. Viņam taču jābūt īstam vecim, jā. Sievietes, kam es gribu pievērst uzmanību, tās, kuras aplej vīriešu dzimumu ar dubļiem vai apgalvo, ka vīrieši degradējas ar tādiem izteicieniem, kas tu par džeku, nevari ģimeni uzturēt, jā, atkal pie mazākās problēmas čīksti. Jūs vienkārši nepadomājat, ka trāpat ne tikai savam laulātajam, bet arī tēvam, dēlam un arī sev. Jūs mētājaties ar apgalvojumiem, nesaprasdamas, ka jūs pamatīgi maldaties. Tieši tāpat tas strādā arī uz otru pusi, jo vīrieši, kuri neciena vai pazemo savas sievas, tāpat trāpa gan savai mātei, gan meitai, gan arī sev. Ja vīrietis, teiksim, runā par sieviešu stulbumu, tad arī viņa sieva ir dumja un būs vēl dumjāka. Jo, lai kā arī daudzi to negrib tā kā pieņemt un atzīt, jā, mēs piedzimstam šai pasaulē, izvēlēdamies paši sev ķermeni pēc paša gribas, jo tas ir vajadzīgs mums, lai apgūtu noteiktu mācību stundu, jā, vai stundas. Tas attiecas gan uz sievietēm, gan uz vīriešiem. Katram savs ķermenis ir jāmīl, teiksim, kā nu katram tas sanāk, tas viss ir tikai paša rokās, jo katram savs, kam, teiksim, ilgāk būs jāmācās, kam ātrāk tas sanāks, jā, tikai apsveicami. Sievietes ar riebumu uztver savas, teiksim, mēnešreizes, jā, nesaprotot, ka tā ir vienkārši Dieva dota dāvana
tāda ikmēneša attīrīšanās, kas ņemot vērā sieviešu pārlieko to jūtu uzplūdu, reizi mēnesī dod iespēju organismam attīrīties no liekās negativitātes, ja, un padara to labāku. Katra sieviete, domāju, ir piefiksējusi, ka pirms mēneša reizēm viņa ir nervoza un sakaitināta, un pēc tam viņa ir kļuvusi mierīgāka. Nu, protams, tur var neskatīties, uz cik ilgu laiku tas ir tas miers, jā, jo tālāk jau mēs atkal sākam uzkrāt kaut kādas problēmas, stresus, bailes, vainas, izjūtas, jā, un tas atkal sāk to uzkrājumu no sākuma, un atkal rodās stress, dusmas un vispārējais. Sievietes, kam bail palikt stāvoklī, no bailēm sākas olnīcu disfunkcija, ja olšūnas neatdalās īstajā laikā un atbrīvojas tad, kad jūs to principā negribat. Nepieciešams atbrīvoties no bailēm. Sieviete, kas baidās gan no grūtniecības, gan no dzemdībām, viņa traucē abu procesu dabīgo norisi. Tās sievietes, kuras to pieņem, tām dzemdības principā norit ļoti viegli un bez plīsumiem. Daudzas sievietes protestē un sūdzas, piemēram, es domāju, ka ar to ļoti daudzi saskārušās, ja, kāpēc viņai jārūpējas gan par bērniem, gan jātaisa ēst, jātīra māja un vēl sazin, kas jādara. Ja. Mīļās sievietes, ja visu jūs centīsieties darīt pāri spēkiem, nevis ar prieku un tik, cik varat, jā, tad viennozīmīgi bērni būs slimi, ēdiens sanāks negaršīgs un mājās vienkārši valdīs emocionāls augstums un no attiecībām tur vienkārši būs čēkšs. Priecājieties, ka tieši jums daba ir dāvājusi šīs tiesības, jo sievietes dvēselē tas ir neizsmeļams vienkārši mīlestības avots. Un, ja cilvēce pārdzīvo dvēseles krīzi, mīlestības krīzi, sieviete principā ar savu to neizsmeļamo mīlestību var bišķiņ to visu labot, un ja vēl labāk, tad, ja pašas jūtās labāk, protams, arī, ka viņas nevis bišķiņ var labot, bet ka tur jau ir ļoti labi. Mātēm vairs, es skatos, nav laika mīlēt bērnus, viņas vairāk rosās, lai kļūtu vēl bagātākas, un tas mātes mīlestības trūkums īpaši atsaucas uz dēliem, jo viņiem ir trauslākas dvēseles veidojums. Piemēram, jaunietis zemapziņā tiecas pēc meitenes mīlestības, ja, tāpat kā tiecās pēc mātes mīlestības. Bet meitene, teiksim, lepni skatoties no augšas pateiks, kas tu par vīrieti, nopēc man biļeti uz kino, vai tu to vari vai nevari. Ar laiku tā biļete uz kino pārvērtīsies par automašīnu, pēc tam vēl par māju, un tā vainas nasta sāks to vīrieti saliekt arvien vairāk un arvien vairāk. Beigās vīrietis var iedzīvoties, kļūt par impotentu, un arī tikt pie gangrēnas. Aizdomājieties, kādā noslēgtā lokā piespiedu kārtā atrodas vīriešu dzimums, jo to, kuru moka vainas izjūta, nosodīt ir ļoti viegli, jo jebkurš apvainojums noteikti trāpīs mērķī tādam cilvēkam, un ja to dara paša sieva, ja, tas 100% trāpīs tai mērķī, bez variantiem. Un tad no vīrieša būs atkarīgs, kā viņš turpmāk reaģēs. Vai viņš sāks cīnīties, vai turpinās sevi pašiznīcināt. Zaudētāji, protams, būs abi, gan vīrs, gan sieva. Sieviešu galvas sāpes, kakla radikulītes, sāpes rokās, plecu daļā. Padomāsim, no kā tas varētu būt. Un asaras, teiksim, sarūktinājums, nožēla tieši tāpat, jā. Tā notiek, ja sievieti plosa bailes, ka viņu nemīl. Un jo lielāka šīs bailes, jo smagāku slimību viņa sev piesaistīs. Un, protams, bailes ir no uzkrātās vainas izjūtas.
Vīriešu bailes, ka mani nemīl, ja, tās viņiem liks nokalpoties tā, kā vienkārši viņš juks prātā, ja, jo viņam nebūs laika neko ne redzēt, ne dzirdēt. No tā arī rodas impotence. Vainas izjūta, kad viņš nespēja pabarot ģimeni. 3. un 4. muguras skriemelis atbilst par dzimumu orgāniem. Tāpēc tā biedējošā vainas izjūta orgānos vienkārši iznīcinās vēlēšanos darboties. Nespēja izķepuroties no ekonomiskajām problēmām izraisīs bailes, ka tikai pietiktu tā kā dzīvības spēka cīņām, jā. Un kājā var rasties gangrēna. Ja labajā kājā problēma ir saistīta ar sieviešu dzimumu, ja kreisajā kājā, tad ar vīriešu dzimumu. Sievietēm visām, principā, es uzskatu jālūdz piedošanu vīriešu dzimumam un savam vīram par tiem apvainojumiem, ko tiem izteicis sieviešu dzimums. Teiksim, bet tā piedošana nebūtu jāprasa tieši tā kā vīrietim acīs, ja jums nav pa spēkam, bet vienkārši galvā, jā. Galvā pašas pie sevis tā kā no sirds izsakat to piedošanu tik ilgi, kamēr jums tā kā varētu teikt atlaiž, ja, jo tas darbojas, tas reāli darbojās. Nav obligāti jāiet klāt un jāsaka, jo tam ir vajadzīga diezgan liela dūša. Pat arī tādā gadījumā, ja pašas neko tādu neesam tā kā sacījušas vai arī domājušas, bet vienkārši piekritušas, teiksim, ka citas sievietes izsakās, kam ir slikti vīri, ja, un jālūdz piedošana arī sev, ka mēs pazemojot vīriešus, pazemojam arī sevi, jo tādējādi mēs vienkārši iznīcinām cilvēci un vīriešu impotence burtiski pārtrauks dzimstības pieaugumu. Vēl laba lieta ir gan sievietēm, gan vīriešiem tāda viela pārdomām. Uz lapas vai blociņā uzrakstiet vismaz 100 pateicības savam vīram vai sievai, ja, vienalga par kādu sīkumu, vai lielāku notikumu, palīdzību, atbalstu, atsaucību, aizstāvēšanu, ja, piemēram, pateicos savam vīram tādam un tādam par bērnu vai bērniem, par dzīves vietu, par nodrošinājumu, par vakariņām, par ziediem, kaut vai tie ziedi ir bijuši draudzības sākumā, ja, un tā tālāk. Es domāju, ka jums atradīsies lietas, par ko jūs tiešām būtu pateicīgi savai otrai pusītei, un tas jums pat nav skaļi jāsaka, vienkārši uzrakstiet, un tad skatieties, kā viss mainīsies, kā mainīsies otrs cilvēks, jo kaut kas mainīsies jūsos iekšā. Būsiet pārsteigti, tiešām es to garantēju arī pēc savas pieredzes, ka tiešām būsiet pārsteigti. Ja sieviete šo neapgūst, viņas bērniem neatkarīgi no dzimuma kopš dzimšanas būs tie paši kompleksi un stresi, jo vīrs tā teikt ir galva un sieviete ir kakls. Svarīgi ir abi divi, un skaidra, loģiska domāšana rada vīrieša pašcieņu un ļauj viņam sevi vairāk cienīt, ja. Katram šai pasaulē ir jāzina sava vieta un pienākumi dabas priekšā. Piedodiet sieviešu dzimumam to virspusējo loģiku un pārsteidzību, piedodiet viņu pārmetumus, ja, jo tie ir neapdomīgu dvēseļu kliedzieni, kad viņas ir dusmīgas, kad pazūd mīlestība. Piedodiet mātēm, kas nepratā ar mīlestību laist pasaulē bērnus un neatrada laiku viņu audzināšanai, kas ļāva bērniem izjust bailes, jā. Nenosodiet nevienu, vismaz centieties to darīt, un jau būs pa kripatiņai labāk. Tā ir mācība cilvēcei, un kas to sapratīs, tas atbrīvosies no bēdām, un ģimenē tiešām attiecības uzlabosies un kļūs labāk. Kam ir izjukušas ģimenes vai ir miris dzīves biedrs? Tam būtu jāzina, ka piedodiet bijušajai, jūs vienkārši veidosiet savu nākotni. Pieņemiet faktu, piedodiet un atlaidiet. Piedodiet stresiem, savām bailēm, vainas izjūtai.
ekonomiskām problēmām, kas skar personīgi. Protams, piedodiet sev, ka esat to uzņēmis sevi un lūdziet piedošanu savam ķermenim, ka nodarījāt tam pāri. Vēl ir dzirdēta tāda lieta, kā man teica, ka mana tā kā veselība ir slikta, jo mans vīrs ir enerģijas vampīrs. Ko darīt? Viņš pret mani slikti izturas, bet ko lai citu, lai šis vīrs dara, jo viņa dzīvē taču ir, viņa dzīve pati par sevi ir atkarīga no sievietes. Un sieviete savu mīlestību tā kā norobežo ar milzīgu akmens sienu, pati no bailēm sten, ka viņu nemīl, vīrietis vienkārši ņem enerģiju un sieviete dod. Tas ir tā kā objektīvs fakts, jā. Sievietēm jāatraisa savas bailes un jāizlaiž brīvībā mīlestība. Un nevajag baidīties, ka mīlestība aptrūksies. Dodot enerģiju, sieviete saņems atpakaļ divreiz. Nevajag domāt, ka vīrietis savā ļaunumā jūtas labi. Nē, viņiem ir ļoti slikti, jo viņos arī nav mīlestības. Tātad sanāk, ka vīrietis ir ņēmējs un sieviete dod. Ņemt var, ja ir ko dot. Ja sieviete jutīsies labi un viņa dod enerģiju ar prieku, jo gūst tā kā prieku būdama devējas lomā, tad arī attiecīgi vīrietis jutīsies ļoti labi ņemot to. Vīrietis pretī sniegs savu fizisko spēku, tur prātu, ja? Un abus ar laiku pieaugušais prieks vienkārši apvienos, ja? Tikai dodot palielinās mīlestība. Mūsdienās cilvēki mēdz ne tikai ņemt, bet tikai arī citi burtiski pieprasa un dusmojās, ja viņiem nedod. Varat padomāt par savā, teiksim, darba kolektīva, ja, vai paziņu loku, kurā arī ir šāds enerģijas vampīrs. Ja. Tajā vietā, lai no viņiem baidītos, piedodiet savām bailēm, atverieties tā kā mīlestības plūsmai, ja, un paskatieties uz situāciju no cita skatu punkta. Pacentieties to cilvēku izprast, piepildiet to vampīra, varētu teikt, dvēselīti, jā, ar mīlestību, un jūs redzēsiet, ka vampīra vairs nav. Beigās var noskaidroties, ka viņš vienkārši savā sarūktinājumā skrien pretī nākotnē, un viņa nepieciešamība pēc attīstības ir lielāka vienkārši nekā viņam pietiek dvēseles spēks, jā. Un izzūdot tai baiļu barjerai, beidzas vienkārši visa kolektīva cīņa ar pretvēju un jūsu personiskās attīstības ātrums un panākumu palielināsies apbrīnojamā kārtā. Sievietes, kas pieprasa, lai vīrieši būtu tikpat maigi un jūtīgi kā sievietes, nesaprot, ka liek vienkārši vīrietim feminizēties. Labāk mīliet savu vīru tā, kā ar savu mīlestību jūs viņā tā kā iededzināsiet atkal lielāku to ugunskura, jā, un tas jums abiem nesīs tikai prieku. Savukārt vīrietis, kurš grib, lai sieviete iegūst tehnisko izglītību un būtu vīrišķīgi lietišķīga, jā, viņš nesaprot atkal, ka tā viņš pats zaudēs sievišķo siltumu. Mīliet savas sievas jūtīgumu, cieniet viņas sievišķīgumu, mātišķimu, jā. Priecājieties, ka jūs laulātais draugs ir normāls cilvēks, nevis kaut kāds bezdzimuma robots, un sargājiet viņu, sargājiet viens otru. Ja jūs uzkundzēsieties un pārvērtīsiet dzīvesbiedru par robotu vai bez ierunām vienkārši klausīsiet pats, tad jūs zaudēsiet pusi no savas dzīves. Sievietei spēks ir slēpts, bet vīrietiem slēptas ir jūtas, un tā tam tā kā ir jābūt. Vīrietis, kas jutīs prieku par savu spēku, viņš pozitīvi ietekmēs savu ķermeni. Viņa prieks un labsajūta piesaistīs citu prieku. Saskarsme ar šādu cilvēku ir ļoti patīkama, bet ja fiziski attīstīts vīrietis cieši no mazvērtības kompleksiem, jā, viņš sāk slimot, jo jūtas ir vīrieša vājā vieta, kā jau mēs runājām. Ja sieviete ar prātu vada savas jūtas atbilstīgi laikam un vietai, tā viennozīmīgi ir ļoti stipra sieviete.
pareizi rīkojas tie laulātie, kas ļauj otram būt tādam, kāds tas principā ir radīts, ir ar izpratni un labvēlību jāizturas pret citu kļūdām un jāpriecājas par otra panākumiem, par spēka izpausmēm, jo jāattīstās un jāattīsta vienam otru, bet ja rodas kaut kāds konflikts, protams, tad ir jānoskaidro visu līdz galam. Ja vīrietis labvēlīgi domā, tur tā taču ir mana sieva, ja, un var gadīties, ka viņai tur ienāk kaut kādas pizdingas galvā, ja, bet tā, jokojoties, ja, nevis tā, pa smago, ja, bet ar savādāku to, ar labvēlīgu tādu izturēšanās manieri, ja, un viņa man tāda blondīne, ja, vai teiksim, sieviete atkal nospriež, vīrietis ir vīrietis, tik un tā viņš nejutīs to, ko es jūtu, bet savā ziņā viņam ir taisnība, ja. Un abi kopā turpinās iet savu dzīves ceļu. Tad rodas pilnīgā tā vienotība un stipra ģimene. Sākotnējā ir doma, un vārds to domu nostiprinās. Saprāts cilvēkam ir dots, lai kontrolētu savas jūtas un vārdus, un katrs nepārdomāts un nekontrolēts vārds var vienkārši uz visiem laikiem kādam nodarīt sāpes, un dažkārt piedot ir ļoti, ļoti grūti. Tāpēc domāsim, ko mēs runājam, ko mēs sakam, un visu laiku strādājam ar to, kad piedot, ja mēs kaut ko tā kā ne to esam izdarījuši, bet domās nav obligāti jāsaka, kuro reizi jau es to atkārtoju. Kādu apvainot, ja, vai samīdīt kādam viņa maigās jūtas ir vieglāks par vieglu, tas ir so easy, bet pēc tam to tā kā piedot ir ļoti, ļoti grūti. Māciet arī saviem bērniem, ja, runāt, strīdēties, izpaust savas domas, viedokli, vienkārši, lai neizaugtu cilvēki, kam ir runas spējas, bet nav sapratnes, kas ir tā kā, ko nozīmē tā kā aizvainot otru, lai viņiem būtu lielāka izpratne, kas un kā notiek šai dzīvē, jo mēs, principā, saviem bērniem esam skolotāji, un mēs rādām tā kā viņiem savu priekšzīmi. Un, ja tā padomā, cik daudz stresa rodas no tā, ka cilvēki baidās no cilvēku teiktā, ja, no citu cilvēku teiktā, katrā vārdā, teiksim, meklē aizvainojumu, piezīmi, bezjēdzīgu tā kā laika notriekšanu, ja, tukša prātošanu, baidās otru nesaprast, jo zina, ka pašam visu teikto, tā kā, ka viņš pats visu to teikto uztver ļoti burtiski. Daudzreiz vārdus neprot vai neuzdrošinās izteikt skaļi. Sievietes arī, ko es gribētu pieminēt, neprot dzīvot ar pusapmirušām jūtām. Īstām sievietēm jūtām jādzirksteļ kā dimantam, kā kristālam, ja? Tad mirdzēs arī visa māja un ģimene. Sievietes tik ļoti rūpējas par savu to jūtu saglabāšanu, ka instinktīvi daudzas sievietes sāk dāvāt savu mīlestību citiem, ja? Tas būtu cilvēkiem, dzīvniekiem, augiem, priekšmetiem, jo viņas savādāk neprot un nevar dzīvot. Vīram šāda mīlestība vienkārši nepietiks, jo viņš no tās vienkārši būs izstumts. Ņemot vērā, ka vīriešu vājā vieta ir jūtas, tāds vīrietis, kurš aiztur savas jūtas, zaudēs, jo tikai otram adresētas jūtas atgriežas dubultā atpakaļ. Un aizturot jūtas, vīrietis daudz zaudē, un tāpēc arī, manuprāt, stiprā dzimuma mūžs ir daudz īsāks. Saudzēsim savus vīriešus viennozīmīgi. Droši vien, ka kāds vēl turpinās meklēt savu neveiksmju tā kā vaininieku, jo nebūs sapratis, ka vaina ir tikai pirmcēlonis. Bet mēs esam tā pieraduši, ka mēs esam vainīgi un meklējam vainīgos,
ka ir smieklīgi klausīties, ka sieviete vienkārši visos nāves grēkos vaino vīriešus, bet vīrieši atkal sievietes. Jo vīrietis veido formu, sieviete veido saturu. Vīrietis, teiksim, radīs idejas, sieviete dzemdēs bērnus, vīrietis cels māju, sieviete izdaiļos to māju un pavardu. Mēs it kā esam ļoti dažādi, bet mēs viens otru papildinām. Tāpēc es domāju, arī citos video es arī varbūt tur skatoties pēc apstākļiem, varbūt pieminēšu arī vēl šīs tēmas, tā kā gan vīriešu, gan sieviešu attiecības, jo vienā tai video varbūt nav iespējams to visu atcerēties un izstāstīt. Bet, ja jums rodas kaut kādi jautājumi, par kuriem jūs vēl gribētu, tā kā, lai es pastāstu, droši varat jautāt zem video savus jautājumus, un es centīšos vai uz viņiem atbildēt, vai izdomāšu atkal uzfilmēšu vēl kādu jaunu video, bet viennozīmīgi, ja jums kaut kas noderēja, lieciet laiku, ja tā kā nepatiku, dislaiku un rakstiet savus komentārus. Gaidīšu jūsu ziņas līdz nākamam video. Čau!